Nu, laipni lūgts Lašpaisī. Kas tev šodien plānā? Ko trenējam? Aizvakar man bija jaudīga mugursdiena. Bet šodien man pēc grafika ir paredzēts krūslas muskultūra, rokas, biceps. Ei, tas ir labs sadalījums. Nu, ko tad? Ķeramies klāt. Tad sākam ar spiešanu guļus. Klasika. Es varu domāt tam, lai noskaņot prātu vingrinājumiem un iestrādāt bišķi trajektoriju. Un te arī iesildās visas locītavas un arī muskulis. Būtībā pa 5 reizēm tā es mēdzu darīt. Pieliekam 10 kg klāt un ar kādu svaru attiecīgi tu iesildies tad. Pietiek 4-5 atkārtojums ar katru svaru līdz iziet uz tādu brīdi, kad tu esi kārtīgi iesildījies. Kas attiecās uz roku platumu, es parasti ņemu tā, kā dabīgi man ķermenis prasa. Neko nemēru šeit nekādas, vienkārši paņem tā, kā man ir ērti, noceļ stieni un iestiepums un spēcīgi dinamiski uz augšu. Cik ilgam ir jābūt treniņam? Nu, es esmu intensīvo treniņu piekritējis. Es trenējos 35 līdz 45 minūtes. Tas ir 2 muskuļu grupas vienā reizē. Tā kā nav ko tur stiept un skatīties telefonus un vēl nezinu, ko tu atnāc norukā un pēc tam tu eji. Bet kā ir ar palīgu, piemēram, ar pašu spoteru? Tas ir nozīmīgi vai nav? Jā, parasti ir divi lielie plusi, ja ir palīgs. Tad pirmkārt ir drošība un otrkārt tas ir stimuls trenēties, lai tu varētu kaut kādu rezultātu sasniegt, jābūt patstāvīgam progresam. Esam vēl vien iesildošo. Stieni, cits laiž vairāk uz krūtīm, cits laiž vairāk uz krūškaulu vidusdaļu. Tas ir jāpiešājās, kā pašam ir ērtāk. Es laižu vairāk tā kā uz krūškaulu vidusdaļu, uz šejieni, lai viņš vairāk dabū iestiepumu. Bet tas ir baigi atkarīgs no tā, cik tev ir plats atslēgas kauls. Tas te nu ko? Okay. Labi, ja tu esi gatavs, liekam vēl klāt. Es esmu gatavs. Jā. Pirmais gājiens ir tais uz 10-12, bet vēl neizliecies pilnīgi. Būs 2 bāzes gājieni. Aiziet un es tā lēnīti un kontrolēt lejā un tad dinamiski uz augšu. Labi, vēl 2. Tātad šajā teorētiski pirmajā gājienā vēl neizliekamies. Tikai tu esi tāds sagatavojies, es jūtu, asins ir iekšā, tūlīt es būšu gatavs tam pamat gājienam. Un tagad tad bliežam riktīgi. Jau otrais ir no visas sirds. Svars apmēram. Jā, 110 liekam. 100, bet uztaisam precīzi. Jā? Tad, tikko tu sāc nepareizi taisīt, tad tas iesēžās kā pamats. Un tad ir baigi grūti izlabot atkal. Tāpēc labāk vienmēr bišķiņa rezervīti. Un tad redzēsim. To mēs redzēsim pēc šī otrā gājiena, kam ir vajadzīgs tad, palīgs. 6, 7, aiziet, 9, un vēl 1. Un aiziet. Super. Tā gribējās tā kā vairāk, bet šitas bija tā kā vajag. Paldies par padomu, jā. Labi, minūte pauzīte, jā. Minūte pauzīte, ko parasti pauzē. Nekad nevajag iet pēc telefona skatīties, kas kaut ko atrakstīs vai nē. Es izmantoju pauzīt, lai izstaipītos, sagatavotos, jo nevar prāt atlaist no tā, ko tu dari. Ja? Tas ir baigi būtiski. Var arī pēc pulksteņa pateikt. Ja pulss ir 110 un mazāk, tu esi jau gatavs. Sapratu, labi. Jā, mēs taisam šito pašu 100, tais cik var, apmēram uz 6 reizēm, un tad ņemam nost uz 80 un tad piebeidzam muskuli līdz galam. Davai? Saņemies, un šita ir all out, kā saka, jā, tad aiziet. Paldies tev. Viens, aiziet, 2, 5, viss kārtībā, vēl 2, vēl 1, lēnītiņām augšā un uz augšu. Aiziet, vēl 1, 8. Atceries, pauzīt starp super vai starp dropset ir apmēram 15 sekundes, līdz 15 sekundēm. Ja? Un tagad tikai uz izjūtu. Temps bez grūtienu, lēns, vienmērīgs temps. Ņem lejā. Vot šitā te. Labi, 3. Tāpat tās ejam 6, 7. Ja liekas, ka grūti pauzīt, starp elpu un aiziet vēl 1. Un līdz galam. Riktīgi.
Šeit tas bija riktīgs piegājiens. Izskatās jau, ka viss ir kārtībā. Laiks, kamēr mēs noņemam svarus un aizējam uz citu, tas arī būs tās pusotru minūtes, ko arī vajag patērēt starp vingrinājumiem. Tad nākošais mēs ņemam atkal kārtējo bāzes vingrinājumu, mēs taisam ar hantelēm slīpu soli. To slīpo soli ir tā, ka vajag necensties likt augstāk pa 45 grādiem. Kādreiz pārliek pa daudz augstu, tad ir plecs treniņš, bet mums joprojām vajag krūtīm augštaļu. Būtu maksimālais augstums, ja? Sagatavojušies, iesildamies, nokoncentrējamies, iestrādājam tehniku. Parādīšu, kā es to taisu, uz ko pievērš uzmanību. Svarīgi dabūt to krūšu muskuļu iestiepumu, nelaist pārāk zem šeit plecos, bet šeit tik daudz, cik es jūtu krūšu iestiepumu. Hanteles augšā nevajag daudzīt. Ielpa un nokontrolē sasprindzinējumu augšā. Lēns iestiepums un izelpa. Tavukārt pamēģināt. Galvenais tehnika. Jā, mācu tas 22 paprovēsim. Tad pastīsimies, paņemsim lielāks. Pacelt tās hanteles tik augstu, kamēr tu jūti iestiepumu šeit. Jā, lēnām laid lejā un ar maksimālu koncentrāciju uz krūtīm viss un izspiest uz augšu. Jā. Lai krūtis neatslāpst. Labi. Vēl 3. 1. Notur. Augšā sekundi pauzīt. 2. Noturēt. Jā. Un 3. Un lēnītiņām lejā. Labi. Tagad mēs metam tāpatās, taisam tāpatās. Šoreiz tikai bez dropset, bet 2 atsevišķi piegājieni līdz galam taisam. Kāda ir tava mīļākā muskuļu grupa, ko tu trenē vislabāk? Labprāt? Ir tā, ka nedrīkst būt mīļākā muskuļu grupa. Ir jāmīl visas muskuļu grupas. Parasti jau viss tik domā krūtis, biceps un presa. Tas ir vairāk nekas. Bet pateikšu vienu knifu. Kājas nevienam nepatīk trenēt. Bet mūsu klubā ir baigais princips. Jau jābūt visam attīstītam. Tu nevari būt uz vistas kājām un kaut kādu lielu plecu vai lielu biceps. Tāpēc nav tāda svarīgāka vai nesvarīgāka. Tu esi gatavs aiziet tad? Aiziet. Tagad ir turam 10, 12, bet galvenais ejam pēc izjūtas atkal, ja? Aiziet. Neielaid pārāk dziļi, lai nav spriegums uz pleciem. Labi, vēl 2. Aiziet 1, lēnām lejā, un aiziet vēl 1. Super. Nu re. Tagad minūtīti pauze. Tu ieteiksi starp vingrinājumiem, tā kā pastāpīties vai starp cēlieniem? Ja es atpūšos 30, 40 sekundes, es labāk nevis stāvu, bet es kaut ko aktīvu padaru, jo tas arī uztur to asinsritu un arī ātrāk atkopjas. Muskulis ir elastīgāks, jo viņš ir spēcīgāks. Pieceļies, iztais, pastaigā, atnāc, tais tālāk. Un to mēs darām tagad atkal. Vai? 3. gājiens, jā? Drusciņi, jā, bet tik daudz, lai nelauž plaugus, bet lai tu jūti, ka viņi drusciņi paliek aiz hanteles. Jā. 6. Labi. 7. Uz sitienu vienmērīgs pieaugums ir. 10, vēl 2. Jā, un pauzīt, un lēnām augšā uz augšu. Aiziet, augšu, un tagad pavisam lēnām, pa centimetram, lēn lejā, tur, pretī, kamēr nospied pats, tur. Opā, ir. Ko tu iesaki tiem, kuri trenējās? Viņi ievēro uzturu, viņi lieto arī pat sporta uzturu, bet viņi neredz izmaiņas, tās estētiskās tieši to, viņi neredz progresu. Ko tu viņiem varētu ieteikt? Ļoti labs ieteikums. Šis sports ir jāmīl un tam jābūt ir ilgstošam. Tā kā dzīvesveidam, tad rezultāti nāk. Nevar tur pēc 1 treniņa, pēc 2, pēc 3 redzēt. Pusgads, gads ir tie posmi, kad tu vari pamanīt kaut kādas izmaiņas. Un 3 mēnešu laikā nekas īsti nemainās, tad tev jāmaina savu vai no treniņu programmu, vai jāskatās, kas ar uzturu ir tādā veidā. Bet no dienas laikā nekas nenotiek. Un tāpēc mēs arī mierīgi varam pāriet pie 3. noslēdzošā vingrinājuma. Parādīs? Jā. Tātad viens no maniem mīļākajiem vingrinājumiem ir crossoverā taisīt. Es šeit dabūju labu iestiepumu, man lokanība atļauj un nospiež uz leju un pietur. Ielpa un šeit. Nevis spiež. Spiešanas vingrinājums nav jātaisa, to, ko mēs taisījām. Un nav arī jāgāžas šitā uz priekšu ar savu svaru. Jo šis ir izolējušais vingrinājums, šeit ir tikai vēdekļa veida kustība.
Mums iekļauj viss krūšu muskuļu šķiedras, gan augšējās, gan apakšējās. Un šādā veidā normālā tādā plūstošā ritmā es uzstājies savus tāpat tās 10-12 reizes un intensīvi. Kādreiz arī pielietojot dropseti, ja es jūtu, ka man pietrūk tas spriegums. Nu, pamēģini, tad mēs redzēsim, ka ir. Jā, ļoti labi. Un galā sekunda pauze. Aiziet šeit. Un domas šeit koncentrējās tagad pie krūša kaula, tāpēc tā sekundi jānotur, lai tu vari dabūt to spriegumu tur. Ļoti labi. Te arī parādās, kur viss ir. Un spoguls pretī ir vajadzīgs tāpēc, lai tu labāk nokontrolētu savu to sasprindzinājumu, lai tu redz, ka šeit parādās visas rievas, visas šķiedras, un to iztur 1 sekundi kā reizi. Labi, vēl vienu. Nere, un lēnām. Lēnām liekam nost. Nu, lūk, un šitā tagad 2 pamat gājienas, tad ar jaudu, ar spēcīgāku jaudu varam pielikt klāt. Liekam klāt? Jā. Cik mums jāatpūšās ilgi ir apmēram? Šeit ļoti maz atpūšos, pusminūte, 40 sekundes, ja ir smagāks. Organisms minūtes laikā atjaunojās par 90%, praktiski 80-90%. Tas nozīmē, ka nākošā gājienā, lai tu tiktu līdz tam nogurumam, tevi atkal 2/3 aiziet tikai, lai tiktu līdz tai treniņu zonai. Tāpēc, ja tev tā pauzīte īsāk ir, tad tev tā treniņu zona iestājās ātrāk, līdz ar to mazāk darbi jāveic. Nu, mēģinām tagad, ja tev būs 30 sekundes pauze, kā tu vari piebeigt to muskulteni. Tagad uztaisām vienu dropseti. Ja tu taisi 10, cik var, un samazinām, un tad piebeidzam līdz galam. Un tas pats jāsaglabājot to vēdekļu kustību. Siet. Galvenais, lai arī nav nekāda dinamika, lai nav rāvienu un grūdienu. Vēl 10 ekstra klāt. 10. Labi, tā ietur maz pauzīt un paņem vēl 3 reizes iespied. Vienkārši iespied te kā uz līdztekām. Un pa centimetram lēnītiņām augšā. Starp muskuļu grupām mēs kaut kāds 2-3 minūtes atpūšamies, lai varētu sagatavot visu, kas ir vajadzīgs tālāk. Triceps. Ar hanteliem. Šitas ir pirmais bāzes vingrinājums, ko es taisu. Ja parasti citi kā nošmauc uz tā, ka viņi ceļ uz augšu plecu, ja šeit fiksējot elkoņus, ir ļoti precīzi augšā, pauzīte, palaiž lejā, izstiep. Un nekas izņemot biceps šeit nestrādā. Es nevaru ne ar vēzienu uztaisīt, ne tas, ko lielākā daļa dara. Lielākā daļa pārāk liela hantela ņem, vicina, no tā nekāda diža labuma nav. 1 ir sagatavojušais un 2 ir maksimālie gājieni. Pilnīgi ar to pietiek. Ja? Ja te vajag mums īsi, intensīvi un spēcīgi. Ja, ja tu esi gatavs, ķeramies klāt. Ja, tieši tā. Un apakaļ. Ļoti labi. Ļoti labi. Šeit arī redzams reiz no malas, ka darbojās tīri biceps un nav nekāda kompensācija ar citiem muskuļiem. Labi. Nu, redz, Cik mums ir pauze tagad? Pauze ir 30 sekundes. Pastāst, lūdzu, kāda nozīme ir sporta uzturam? Nu, vispār uzturam ir ļoti liela nozīme. Kā jau mēdz teikt, ka no rezultāta 80% atkarīgs no virtuves. Tas ir no tavas diētas, ko tu ēdi. Tu vari trenēties, cik jaudīgi tu gribi. Ja tev nav pietiekoši labs ēdiens un pietiekoši laba atpūta, tad rezultāti būs ļoti vāji. Ko tu ieteiktu, kādus produktus lietot varbūt tiem, kas tikai ir uzsākuši savas gaitas sporta zālē? Ko tu viņiem ieteiktu, kas būtu labāk? Jauniešiem ir baigi būtiski tas, ka viņiem jāēd viss kaut kas, un ja viņi grib pielikt muskuļu masu vai ko, ir jāēd vairāk nekā gribās. Tiešām. Jā, labi. Nu tad gatavs 3. gājienam, jā, tad ņemam bišķiņ smagāk tā, ka tu vari uz 6-8 un pēc tam uztaisīsim dropu uz 12, jā? Tad maksimāli nokoncentrējies, šitas būs mans rekords gājiens.
Aiziet, vēl 4. Aiziet 1, lēnām lejā. Aiziet. Ir. Labi, lēnītiņām lejā. Vēl 1. Sagatavojies, vēl aiziet pēdējais no visas spēka.